žurnāla Iela lasītāji, šīs dienas podcastu klausītāji un skatītāji. Mani sauc Ilze Vītola Grūzīte, un šodien es esmu aicinājusi uz studijā vairākus cilvēkus, lai mēs kopā runātu par tādu lietu kā iekļaujošu sabiedrību, iekļaujošu darba vidi, cilvēki ar un bez bērniem. Man šodien saruna partneri ir Vita Stiģa Škuškovnika, eksperta bezbērnotības iekļaušanas jautājumos, Ināna Mukāna Mirtizānī, personālvadības speciālista, Ines Putniec, psihodinamiskā psihoterapeita, un Valdis Kalns, jurists, 3 bērnu tēvs. Es jums saku sirsnīgi paldies, ka jūs atradāt laiku un esat šodien ar mums šeit, lai runātu par šo tēmu. Kas tad ir iekļaujoša darba vide? Un es varbūt sākšu ar to jautājumu, par ko mēs, es nezinu, cik daudz ikdienā domājam. Vai Latvijas darba vide, jūsuprāt, šobrīd ir vienlīdz draudzīga cilvēkiem ar bērniem un cilvēkiem bez bērniem? Pirmkārt, paldies par aicinājumu un par šīs tēmas aktualizēšanu. Otrakārt, jāsaka, ka es neesmu redzējis šādus pētījumus. Līdz ar to es nevaru dalīties ar datiem, kuri būtu kaut kā pierādīti, un mēs varētu viņus pamatot. Es varu tikai minēt, bet man nav informācijas ļoti daudz par cilvēkiem ar bērniem. Man ir tikai daudz dažādu stāstu, pašas pieredze, citu valstu pētījumu apkopotie dati par cilvēkiem bez bērniem. Jā, līdz ar to es nevaru sniegt precīzi atbildi uz šo jautājumu. Bet jūs skatāties no tās pieredzes, kas mums ir ņemot ārā, ka tas ir tā es varbūt šajā brīdī varu atsaukties vienīgi uz vienu starptautisku pētījumu, kurš bija īstenots pirms kādiem 3 gadiem. Tur bija ļoti liels respondentu skaits, un tas bija tātad darba vidē starp darbiniekiem, kur minēts, ka 2 no 10 darbiniekiem nav bērnu, bet nav minēti iemesli, kāpēc. Un šis pētījums tieši bija par to, vai darbinieki atkarībā no tā, vai viņiem ir vai nav bērnu, jūtās, piemēram, ka pret viņiem ir kaut kāda atšķirīga attieksme. Un viens no galvenajiem jautājumiem, kur tad cilvēkiem viens jautājums bija, kā jums šķiet, vai pret darbiniekiem ar bērniem ir atšķirīga attieksme, un otrs bija, kā jums šķiet, vai pret darbiniekiem bez bērniem ir atšķirīga attieksme. Abos gadījumos atbildes bija vidēji 70% gadījumos apstiprinošas par abām šīm varbūt darbinieku grupām. Līdz ar to, es domāju, tā arī kaut kādā ziņā daļai tāda atbilde, ka katram ir savi izaicinājumi un katram ir savas vajadzības, un tāpēc arī šie rezultāti ir diezgan līdzīgi. Ināna, kā jums no personāla vadības viedokļa liekas? Jā, es personāla vadībā strādāju vairāk kā 20 gadus, ļoti daudz dažādās organizācijās, un arī personāla vadītāja komūna man ir labi zināma, un līdz ar to ne tikai tās savas organizācijas zina, bet arī kas notiek citos uzņēmumos. Un es teiktu, manā ieskatā tie izaicinājumi gan ir vecākiem ar bērniem, gan arī darbiniekiem, kuriem nav bērni. Tiem katram ir savi izaicinājumi, bet izaicinājumi ir abām šīm grupām. Valdi, no jūsu perspektīvas skatoties, kā no 3 bērnu tēva perspektīvas? Daudz, kur lietas nosaka un kārtība konkurence, un arī darba devēji noteikti konkurē par darba spēku. Protams, ir tāda darba, kur ir vairāk fiziski, tehniski, un tad ir tie, kas ir intelektuālie darbi, un ar limitētu darba laiku, ar nelimitētu. Bet, lai ko nesarakstītu, arī labas korporatīvās pārvaldības principos balstītie uzņēmumi, tā skaitā par sociāliem labumiem darbiniekiem, jebkādās jomās, viss ir atkarīgs no konkrētā vadītāja. Labi, ir lietas, kas noteikti darbiniekiem pienākās, bet tādā ikdienas attieksmē, un tā kā jūs jautājat par iekļaujošu darbu vidi, tam konkrētam darbiniekam viss sākās ar viņu tiešo vadītāju. Tātad vai viņš saprot tos jautājumus vai nesaprot. Līdz ar to, protams, ka Latvijā ir ļoti daudz labu vadītāju, ir vidēji vadītāji un ir arī štruntīgi vadītāji. Vita, es gribu jautāt jums, jūs strādājat ar bezbērnotības jautājumiem, jūs izglītojat uzņēmumus šajos jautājumos, vai ne? Kas ir lielākie mīti par cilvēkiem bez bērniem? Un kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko jūs saskaraties tad, kad jūs ejat ar uzņēmumiem runāt? Uz ko jums nāks visbiežāk atbildēt, un kas ir tie stereotipi, ko jums nāks apgāst? Es teiktu, ka vislielākais pieņēmums, kas izskan vispār sabiedrībā kopumā, arī politiskajā vidē, darba vidē, arī ģimenēs, draugu lokā, vispār sabiedrībā, ka visi, kuriem nav bērnus, mums nav vēlējušies. Un, šis ir kaut kāds tāds aspekts, ko es vienmēr visur uzsveru, jo tiešām OECD un citi pētījumi pierāda, ka katra 5. sieviete sasniedz 45 gadu vecumu bez bērniem, un tā ir šī tāda tendence visā pasaulē. Un no šīm sievietēm tikai 10% ir izvēlējušās šo gribēto bezbērnotību.
Pārējos 90% cilvēkiem ir dažādi iemesli, kāpēc bērni nevar būt, no kuriem dominē neauglība, un tad ir vēl dažādi citi iemesli. Ar vīriešiem, protams, statistika ir ļoti niecīga, bet tiek lēsts dažos pētījumos, ka tie ir 2 no 10 vīriešiem, kuriem nav bērnu, par iemesliem nezināšu. Vai jums ir skaidrojums, kāpēc statistika par vīriešiem ir niecīga? Jo uz viņiem tas atliec vienlīdz daudz kā uz sievietēm patiesībā. Es domāju, ka tāpēc, ka tieši šādi specifiski pētījumi tiek ļoti maz organizēti. Varbūt par sievietēm mēs vairāk arī no medicīnas datiem varam uzzināt, ginekoloģijas datiem, no ogles kliniku datiem, no kaut kādiem citiem datiem. Tas tā kā ir galvenais vispār tāds stereotips, ko ļoti gribās uzsvērt, jo tas ir ļoti saistīts ar pilnīgi atšķirīgu emocionālo stāvokli, emocijām, ar, teiksim, cilvēku arī pašvērtējumu lietām, identitātes jautājumiem, vai cilvēks ir izvēlējies, vai viņš piedzīvo negribēto šo bezbērnotību. No tādiem populārākiem mītiem vai stereotipiem, droši vien klasika, ka cilvēkiem bez bērniem droši vien ir ļoti daudz brīvā laika. Nezinu, principā, kā to laiku pavadīt. Nav īsti nekādas atbildības sajūtas pret dzīvi un nesaprot, kā jāpieņem lēmumi, ka viņiem galvenais ir ieguldīties karjerā. Bet tas atkal, ko es tagad minu, tas ir ļoti radikāli un izdalēji. Mēs nevaram vispārināt, bet tie tomēr ir tie klasiskākie, par kuriem mēs varam runāt. Es pareizi saklausīju to, ka patiesībā sabiedrības acīs šis kļūst par sievietes jautājumu. Bezbērnotību. Jo mēs skatāmies tikai, viņai nav, viņai, bet kur vīrietis tajā stāstā pazūd? Jo tieši tāpat ar tirgu ir vīrieši, kuriem nav bērni. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi runāt arī par vīriešiem, jo vīrieši arī ir mūsu sabiedrības ļoti nozīmīga daļa, un arī viņi var piedzīvot dažādus dzīves izaicinājumus, bet, diemžēl, domāju, ka tas to arī pētījumi rāda, ir saistīts ar vēsturiskiem šiem stereotipiem un lomām, ka sieviete bieži vien tiek minēts ar domzīmē, būs māte, un tas tā kā galvenā misija dzīvē, kas ir jāizdara, un ja sievietē neizdodas kļūt par māti, tad nav skaidrs, kāda ir tā jēga vispār šajā dzīvē. Tur arī izpaliek šī saruna par vīriešiem. Vai mēs varam teikt, ka sabiedrības pieņēmums joprojām ir tas, ka cilvēkam ir bērni, ka tas ir tas normālais scenārijs, sabiedrības akceptētais modelis? Vai jūs to tā jūtat? Jo katrs var atbildēt, kā viņam liekas, tas ir pieejams, tāds pietiekami subjektīva sajūta, bet tomēr šī domāšanas veids diezgan dominē. Jo bieži nāks cilvēkiem, kuriem nav bērni, dzirdēt frāzes, tev jau nav bērni, tu nesaproti, tu jau nezini, kā tas ir, vai uzdot jautājumu, kāpēc tev nav bērni, bet ja mēs padomājam, vai teiksim, tā cilvēku daļai, kurai nav bērnu, kāds arī paskaidrotu, pajautātu, kā viņam tur ir būt, kā viņš atrod savu dzīves jēgu, un paskaidrotu, kāpēc cilvēki ir radījuši bērnus, jo kaut kā tiem, kuriem nav bērnu, bieži ir jāatskaitās un jāargumentē, kāpēc viņiem nav, bet tie, kuriem ir, viņiem parasti neuzdod šos jautājumus. Vai jums liekas, ka tā normalitāte ir ģimene, cilvēks ir bērniem, vai tas ir vēl viens mīts, ko mēs kultivējam? Vai mēs joprojām to uzskatām par normālo scenāriju, sociāli akceptēto, kā cilvēkam ir bērni? Ja tev nav bērni, tad tu drusku krīt ārā no tā sabiedrības ideālā modeļa. Cik vispār nesaprot tādu terminu, kas ir normāls. Bet, teiksim, tā var būt mazliet sāņus no šīs te iekļaujošās darba vides. Tas ir tāds absolūts mīts, ka visi grib bērnus vai ka visiem vajag bērnus, tāpēc, ka mēs par vecākiem nepiedzimstam. Šis ir mana absolūta pārliecība. Mēs par vecākiem topam un veidojamies pie ar katru bērnu no jauna. Ja? Un vienalga ir 1, 2, 3, 10, jo tāpēc, ka ir jāsaprot, ka tas cilvēks, kurš piedzimst, viņš pasaka, kas ir viņam nepieciešams tajā aprūpē, ko viņam sniedz primārās aprūpētāja personas. Visbiežāk tie ir vecāki, bet, kā mēs zinām, visiem cilvēkiem veicās, ka tie ir vecāki, reizēm tie ir vecāki, auģu vecāki, tāmas onkuļi un tā tālāk. Ja? Bet, ja mēs runājam par to, ka, teiksim, vai no sabiedrības tiek uzskatīts par to, ka ir jābūt bērniem,
Es gribētu droši vien nodalīt stereotipus no tādas lietas, kā par to, ko ir rakstījis Jungs par arhetipiem. Ja? Un šajā kontekstā mazliet plašāk paskatīties, ka proti šī izvēle par to, tātad, kas ir apzināta izvēle neradīt pēcnācējus, un kas ir, teiksim, šī piespiedu vai kaut kā negribēta, jā, kas būs droši vien arī atšķirīgi, tomēr, jo caur šiem arhetipiem ir stāsts par to, ka un simboliskā ziņā šī spēja radīt bērnus saistās ar manu dzimumu identitāti, ar manu tātad kaut kādā ziņā arī kopējo identitāti, un ja tā ir negribēta bez bērniem dzīve, ja, tas noteikti mani var iedragāt pat daudz vairāk nekā varbūt ārēji tas var šķist, un tāpēc, teiksim, šādi jautājumi, vai kur nu vēl pārmetumi par to, ka teiksim, šim cilvēkam, ka viņš tur kaut ko nesaprot, vai viņš ir bezatbildīgs un tā tālāk, manā ieskatā var parādīt tikai un vienīgi kādu atsevišķu individu, teiksim, pašu kaut kāds neatrisināts problēmas un viņu kaut kāds neatrisināts jautājums, nevis pēc būtības, jā, teiksim, spēja iedziļināties jautājumos. Es pilnīgi noteikti domāju, ka visiem cilvēkiem patiešām arī nav jākļūst par vecākiem. O visdroši vien arī negrib. Arī negrib, jā, bet ir vēl viena lieta, ka mums ir tāda lieta kā psihogēna neauglība, respektīvi tā ir psihoemocionāla, kas ir terapeitu kabineti, jā, teiksim, problemātika, kad ir dažāda veida šie iekšējie uzstādījumi, kaut kādi neatrisināti konflikti un traumas, un, piemēram, varbūt mana kaut kāda baile, kā tur mamma vai varbūt nav līdz galam bijusi man tik jūtīga, un tad man ir fantāzijas kā sievietei, ka es nevarēšu nebūt tik laba mamma, kā es gribētu, un tad es izvēlos kaut kādā ziņā šo jautājumu savā psihē neaktivizēt, neaktualizēt, un jau laiku tā arī es varu dzīvot, kamēr kaut kādā momentā, jā, es satieku, piemēram, partneri, ar kuru es pieņem lēmumu, ka tas tomēr varētu notikt, izrādās, es pie tiem bērniem nemaz īsti nevaru tikt, jā, un tad sākas tāds garš meklējuma ceļš, un tas reizēm rezultējās ar pozitīvu iznākumu, ja tā vēlme ir tikt pie bērniem, bet reizēm arī netik veiksmīgi. Vai tā darba tirgus realitāte patiesībā, ja mēs paskatāmies no otras puses, ir pietiekami draudzīga vecākiem? Jo droši vien, kā var teikt, tie cilvēki, kuriem nav bērnu, šie cilvēki jūt kaut kādu varbūt trūkumu vai ļoti dažādas sajūtas. Tāpat arī cik ērti ir būt vecākam, Valde? Jums ir 3 bērni, vai jūs teiktu, ka tā darba tirgus realitāte ir pietiekami draudzīga vecākiem? Daudz kas ir atkarīgs no konkrētiem uzņēmumiem, bet es pateikšu, iemetīšu tādu pirmo, tā teikt, plunkšķīti, lai noskan. Darbinieki ar bērniem saņem mazāku algu. Kā jums patīk tāda provokācija? Tāpēc, ka ir vairāk šie izdevumi par bērniem. Tātad, ja mēs skatāmies, es jau nesaku, ka jāmaksā vairāk ir, bet fakts kā tāds. Nav vienāds šīs. Jā, summas ir vienādas nomināli, bet tas, ko pēc tam par to var nopirkt, ko var atļauties, tas atšķirās. Bet es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā jāmaina ir un jāgrūst tur valsts politikas jautājums, tad domāt savu nodokļu atlaidēm. Jā, ir tur par apgādājumiem neliela summa, teiksim, pie solīdām algām, tas diezgan maz ietekmē. Protams, ir darba devēji, kas novērtē, arī darba likums novērtē, jā, tās atvaļinājuma dienas ir atkarīgs, ja tur ir 2 bērni, tad vismaz 2, tad ir vairāk. Kas patiesībā ir vēl viena lieta, par ko uzsver tie, kas domā pa valsts kaut kādu nākotni un tieši latviešu nācijas saglabāšanā, ir bieži, kad ir tas pirmais bērns, bet tas pirmais bērns ir tik vēl, ka to 2. vai to 3. jau vairs nevar atļauties. Jādomā par tām situācijām. Bet atgriežoties apakaļ pie tās darba vides, darba tirgus, vecākiem ar bērniem bieži vien ir jācīnās par to iespēju tos bērnus audzināt. Mazās klasēs pagarinātās grupas, un piemēram, vienam bērnam 4 beidzās. Tātad tas nozīmē, ka viņam jāsāk kaut kāda patstāvīga dzīve. Vai vecākiem ir jāpielāgojas, lai viņi šajos 4 kaut kur vestu? Tas ir nereāli. Protams, Covid un attālinātais darbs kaut kādas iespējas deva, bet ir jau, kur tu nevari, kur tev 5 ir jābūt, vai kur tu tikai 5 ir satikt tos cilvēkus.
Tu nevari 4. Līdz ar to ir ļoti daudz tādas ikdienišķas sarežģītas situācijas, tā skaitā slimošanas, kas padara grūtāk darbu. Jā, varbūt tie vecāki kaut kā darbās plāno darbi, varbūt tās mēģina pēc tam atstrādāt kaut ko, bet tas nav vienkārši. Tas ir pietiekami sarežģīti, un es pielikšu vēl vienu lietu. Ir sevišķi tādās pilsētās kā Rīga, jā, Kuldīgā varbūt vieglāk bērniem, tas bērnu menedžments uz pulciņiem. Un tagad šitai futbola klubā viņi izslēdz ārā, jo viņi būs ļoti profesionāli orientēti. Tas bērns ir bišķi pa sliktu, un tagad jāmaina tā futbola skola, un atkal mainās viss tas maršruts un loģistika. Protams, kaut kādā vecumā, 3., 4. klasa, es pieņemu. Drīkst, laikam, tik maz bērnu pārvietoties vienu sabiedrisko transportu, jā, bet vienalga ir kaut kāds periods, kur tu pilnībā esi atkarīgs no tā bērna dzīves ritma. Tā skaitā no mājas darbiem un eksāmeniem. Ja, bet vienlaikus tas vienalga ir par izvēli. Tajā brīdī, kad es izvēlos kļūt par vecāku, ja man ir pilna galva ar fantāzijām, ja, par to, ka tas viss, kas notika līdz šim manā dzīvē, saglabāsies tieši tādā pašā veidā, tad jautājums nav tajā menedžmentā un loģistikā. Jautājums ir manās iluzorijās fantāzijās, jo skaidrs, ka mēs visi gribam kaut kādā brīdī dzīvot paradīzē, kur apkārt staigā vienreģi, kas kā varavīgs. Ja. Bet realitātē, protams, jo es vienmēr saviem pacientiem esmu teikusi tā, ka bērni ir vieni izdevumi, apgrūtinājumi un neērtības. Un man ir ļoti skaidri jāizdara šī izvēle par to, ka tā būs atbildība. Un visticamāk, vismaz līdz 18 gadiem, vismaz finansiāli. Jā, es viņu droši vien nevadāšais rociņas vidusskolu, jā, tur, nezinu, pat pamatskolas beigu klasēs. Nu, droši vien es nevarēšu aizbraukt ar draudzenēm uz nakts klubu, tad, kad es gribēšu vai ar draugiem zvejot vai vēl kaut ko. Tas vienmēr ir par izvēlēm. Un man šķiet, ka tas, kas šobrīd ir viena no mūsdienu sabiedrības vislielākajām problēmām, ir vienkārši ārkārtīgā pakāpē infantilitāte. Kaut kādas lietas notiks, kaut kas mainīsies, bet patiesībā nekas nemainīsies. Un mēs vienmēr esam teikusi, visu dabu jaundzimušiem un zīdaiņu līdz gada vecumam pieaugušam cilvēkam ir jāapzinās. Darīt izvēli. Es domāju, ka mēs jau apzināmies tās izvēles kā vecāki. Es domāju, ka cik tu vari, vienalga, kurā brīdī tos bērns piedzimst, vai 40 gadu vecumā, vai 20 gadu vecumā, ka mēs noteikti cik varam tās izvēles apzināmies vienlaikus no pašas pieredzes, varu teikt, ka kamēr to bērnu nav, tu īsti arī nezini, kas tas būs. Protams. Bet, Ināra, es gribu jautāt jums šo, vai daudz bērnu vecāki, ka, piemēram, Valda gadījumā ir 3 bērni, jūs pašai ir 4 bērni, jūs teicāt, bet daudz bērnu vecāki savā ziņā darba tirgu arī netiek uztverti ar tādām zināmām aizdomām. Tas ir tas, ko es teicu, arī atbildot uz pirmo jautājumu. Katrai šai darbinieku kategorijai ir savs grūtums. Un, pilnīgi piekrītu, ka katra tā izvēle nes noteiktas sekas gan vienā, gan otrā gadījumā. Grūtums ir, bet kā darba devējs skatās uz to? Ļoti tieši jautājums. Ja jums atnāk konkursā sieviete, kurai, jūs jau nedrīkstat pat jautāt, ir viņai bērni vai nav, bet gan ir iespējams to veikli pajautāt un noskaidrot. To ļoti labi darba intervijās var just, ko tev patiesībā prasa, vai ne, ka tev neuzkrītoši prasa, vai tev ir bērni, un tad neuzkrītoši tikpat prasa, vai tu vispār kaut kāds bērns plāno nākotnē, un ko tu darīt tādā situācijā. Un tad tik spēj ķert tās bumbiņas, jā, lai pateiktu. Bet kā jums liekas, darba devējs izdara šo izvēli starp to, ka man atnāk mamma ar bērniem vai tētis ar bērniem, un man atnāk cilvēks bez bērniem? Būs kāds privileģētāks ar vienādu prasmju kopumu? Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no organizācijas, un kā arī Valdes sākumā minēja, no tiešā vadītāja, no tā vadītāja, kurš pieņem to lēmumu. Un noteikti ir ārkārtīgi daudz organizācijas, kuras spēj savu atlasi veikt, balstoties tiešām uz profesionālajām kompetencēm, pieredzi un tā tālāk, un nevērtēt šo bērnu jautājumu un nedot priekšroku vienam vai otram tīri pēc kritērija, vai tev ir bērni vai nav, vai cik tev bērni ir vai tam līdzīgi. Noteikti būs arī tādas organizācijas un tādi vadītāji, kuriem tas būs izšķiroši.
un kur tiešām un būs tādi vadītāji. Ir ļoti daudz vadītāju, kuriem 3 bērnu māmiņa ir ideālais darbinieks, jo tu saproti, ka, lai arī viņi to nav darījuši, viņi būs perfekts loģistikas speciālists, viņi visu pratīs samanedžēt. Tas nozīmē, ka viņai ir laika plānošana, viss ir brīnišķīgi. Tie nav stereotipi, starp citu. Bet nereti tā ir. Jo tās ir prasmes, ko tev vienkārši tu esi spiests attīstīt. Un atkal būs tādi vadītāji, kuri pieņems 3 bērnu māmiņu. Tas nozīmē, ka viņai visu laiku slimos, viņai tur visu laiku būs māmiņu dienas, Ziemassvētku koncerti un viss pārējais. Viņai nebūs laika strādāt, tāpēc es došu priekšroku bezbērnu cilvēkam. Būs gan tādi, gan tādi. Es saku, tādiem radikāliem piemēriem. Manuprāt, tas bija būvniecībā viens liels uzņēmums. Savulaik stāstīja, ka viņiem viens no tiem gada rezultātiem, ko uzņēmums vērtē, vai piedzimst bērni vairāk nekā iepriekšējā gadā uzņēmumā. Jā, uzņēmums var augt, varbūt vairāk darbinieki, bet tur ir arī zināms zemteksts, ka uzņēmums vēlas visu laiku atjaunoties, lai ienāk jauni cilvēki, jaunas zināšanas, jaunas kompetences, jauna tehniska attīstība un tam līdzīgi. Un es domāju, ja tu ieraugi, ka darba devējs reizē padomu vērtē valdi ne tikai pēc peļņas konkrētiem piegādātiem apjomiem un tam līdzīgi, bet arī šādu faktoru, tad daudz bērnu vecāki ir justies daudz drošāki. Un tu saproti, ka tur tiek novērtēts ar pozitīvu, nevis to, ka man būs nasta jādomā, kā pārējiem kolēģiem sadalīt darbu un tā tālāk. Es dzirdu, ko jūs sakat, un te es domāju, ko jūt Vita tajā mirklī, kad jūs šo sakat. Ja uzņēmums kaut kādu savu attīstību vērtē pēc tā arī kā vienu no kritērijiem, un es neiestāju no vienā pusē, kā jūs jūtaties, dzirdot to, ko Valtis saka, vai jūs sajustos kā mazāk vērtīgs darbinieks, ja uzņēmumam viens no kritērijiem ir šis? Jo ar sakaru ar profesionālām prasmēm tur nav nekāda. Es vispār tajā, kas tikko tika runāts, dzirdēju ļoti daudz tēmu. Viens ir, protams, kas izskanēja par šo finansiālā puse, bija tur labāks vai sliktāks darbinieks, izvēlēsies vienu vai otru, kādus jautājumus uzdos darba intervijā. Bet man liekas, ka mēs neviens cilvēks neesam viena loma. Mums visiem ir ļoti daudz dažādas lomas. Mēs esam ar dažādām vērtībām, mums katram mūsu individuālā pieredze. Mums katram ir individuāla arī ģimenes situācija. Tas, ka kādam ir vai nav bērni, nenozīmē, ka kāds varbūt jau iepriekš kādu bērnu nav zaudējis, kāds varbūt netiek pie vēl kādu, un tas ir ļoti izaicinoši. Kāds, kuram nav bērni, viņš varbūt īstenībā šobrīd jau tiek to 6. reizi medicīnisko apkalpošanu nesanāk, un tam tērē vairākus tūkstošus, neskatoties uz valsts atbalstu. Mēs nezinām, vai cilvēki vēl aprūpē kādus savus tuviniekus, kas kļūst arvien populārāk. Un tieši šodien vēl lasīju vienus jaunus datus par to, ka šobrīd pasaulē katrs 2. cilvēks slimos ar onkoloģisku saslimšanu, ar vēzi. Tad katrā ģimenē principā ir kāds, kurš ar šo saskarās, kas nozīmē gan arī to pašu loģistiku, jo ir nepieciešama aprūpe, finanses, paša psihoemocionālo noturību, un tāpat ļoti daudz citi jautājumi, arī citas personīgas intereses, izglītība, hobiji, vajadzības, prasības pret dzīvi kopumā, kas mēs nevaram no viena jautājuma izvērtēt cilvēku, cik viņš būs tur labs vai slikts darbinieks, tas ir jāskatās kopumā. Līdz ar to man principā triggerē šie jautājumi, kad kāds izvēlās pēc tā, vai ir vai nav bērni, vai nosaka, ka kādam būs lielāka vai mazāka alga, jo mēs tiešām nezinām neko, un arī, kā jau Ines minēja, radījuma bērnus vajadzētu būt, ka tā ir izvēle, varbūt dažādi, bet tā ir izvēle. Tad, kad paceļās šie jautājumi par kaut kādiem nodokļiem vai lielākām algām vai vēl papildus labumiem, es vienmēr saku 2 lietas. Mēs šeit runājam par vienlīdzību, ka jābeidz ir salīdzināties un mērīties, kuram ir vieglāk vai grūtāka dzīve. Ja mums, kā jau šeit runājam, ir katram savu izaicinājumu, mēs visi gribam, vienlīdzība nozīmē iedot visiem vienādi, nevis kādam mazāk vai kādam noņemt. Tāpēc tas, ko es pārsvarā dzirdu, kad cilvēki pretojās, ja cilvēki par kaut ko baidās. Kad ar to, ka es vai kāds cits paceļ šādus aktuāls jautājumus, mēs kādam kaut ko gribam atņemt. Nē, mēs negribam nevienu neko atņemt. Mēs gribam iedot visiem vismaz šo cieņu un tādu respektu, ka var būt dažādas dzīves pieredzes.
Un otrs, ko es gribētu šeit minēt, ir tas, ka arī tad, kad mēs runājam, ka kāds varbūt ir pelnījis kaut ko vairāk, tikai tāpēc, ka viņam ir bērni vai kādam tā kā ir jābūt tādam, nezinu, piezemētākam, tāpēc, ka viņam taču nav bērni, neatkarīgi no iemesliem. Šajā gadījumā, ja mēs runājam vairāk par tie, kuri ir gribējuši, bet viņiem nav izdevies, tas nozīmē, ka cilvēks jau tā cieš, un mēs viņam tā kā, mēs viņam iedodam kaut kādu sodu par to, ka viņam nav izdevies tikt pie bērniem. Bet jūs to jūtat? Šo, ko jūs minējat, es nejūtu, es ikdienā strādāju. Varbūt ne jūs personīgi, bet tas, ko jūs savu sieviešu stāstām saklausāt. Man tiešām ir ļoti daudz, ik pa laikam es veicu gan Instagramā aptaujas, gan es arī kādā žurnālā rakstījusi rakstu sēriju, un vaicājusi aptaujas, un tiešām sievietes dalās ar ļoti dažādām pieredzēm un stāstiem, bet tas arī mēs nevaram teikt, ka visur tā ir. Tas tā kā jau šeit saruna biedri runāja, ir ļoti dažādas korporatīvās kultūras, ir dažādas uzņēmuma darbinieku struktūras atkarībā no nozares, no jomas, no pilsētas, no valsts. Ļoti atkarīgs no tā, kāds tiešām ir vadība, kādas redz vērtības, vai tur ir šī dažādība un iekļaušana svarīga vai nē. Un tad tas viss jau kopā to veido. Es patiesībā domāju, ka es nekad neesmu redzējis tādu uzņēmumu politiku strādājot ar uzņēmumiem dažādos savas karjeras posmos, kuros cilvēki bez bērniem būtu kaut kādā veidā tajā uzņēmuma politikā atzīmēti un izdalīti, kas tad viņiem ir par labumu grozi. Ja? Savukārt es esmu ļoti daudz redzējis tos uzņēmumus, kuros ģimenēm ar bērniem ir tie noteiktie atbalsti, vai ne? Vai jums tas liekas pareizi, ka ģimenēm ar bērniem ir kaut kāda atvieglojuma iepratī tiem cilvēkiem, kuriem nav šo atvieglojumu, un vai šo atvieglojumu neesamība šiem cilvēkiem, kuriem nav bērni, liek justies kaut kādā veidā sliktāk, vai jūs mājaslapā lasāms vārds diskriminēt? Jums šķiet, ka šī ir tā robeža, kurā mēs varam runāt par diskrimināciju. Manā ieskatā te ir kaut kādi divi līmeņi. Viens ir, man liekas, ir valstiska politika. Ja valstiski mēs gribam uzlabot demogrāfijas rādītājus, tad noteikti likumdošanā ir jābūt arī kaut kādiem atbalsta mehānismiem. Un tādā ziņā es ne tikai tāpēc, ka esmu 4 bērnu mamma, bet kopumā ļoti atbalstu nodokļu atvieglojums, arī kaut kādas papildu atvaļinājuma dienas un noteiktus atbalsta mehānismus valstiskā līmenī, lai būtu par vecāku tev tīri praktiski būtu ērtāk, vieglāk, finansiāli vieglāk un tā tālāk. Un tad savukārt ir tas organizācijas līmenis, un šeit, man liekas, arī ļoti, ļoti daudz uzņēmumi, gan starptautiski, gan vietēji, lieli un mazi, pēdējos gados arvien vairāk pārskata šos savus labumgrozus, un arī, ja mēs runājam par ģimenes dienu, tad kas ir tas jēdziens? Es nezinu, vēl pirms 5 gadiem tas bija skaidrs, ja tev ir tur, tu organizē bērnu dienu uzņēmumā, tas nozīmē, ka tu aicini savus bērnus, kas tev ir tur nodokļu grāmatiņā vai ko tu esi ierakstījis uzņēmuma sistēmā, noreportējis kā savus bērnus. Tad šobrīd bērnu diena vairs nav bērnu diena, tā ir ģimenes diena, kur tu vari aicināt ne tikai savus bērnus. Ja tu esi gados vecāks, tu vari aicināt mazbērnus, tu vari aicināt krustbērnus, tu vari aicināt partnerbērnus, tu vari nākt ar savu mammu vai tēti vai jomu vai kaut kā, un ka tas tāds. Un man liekas, ka tas arvien vairāk transformējās, arvien vairāk uzņēmumi arī pāriet uz to, ka mums nav brīvdienas tur 1. septembrī vai izlaidumā, mums ir vienkārši 3 papildus brīvdienas gadā, un tad darbinieks var izmantot pēc saviem ieskatiem, vai iet 1. septembrī, vai iet kaut kādās citās darīšanās. Un man liekas, ka tas Latvijā organizācijās caurmērā mainās un iet uz to labo, pareizo, foršo pusi, kur mēs tiešām varam runāt par tādu iekļaušanu. Runājot par iekļaušanu un šo taisnīgumu ir tā metafora, ko man liekas ir internetā daudz redzējuši, kur pie žoga stāv pieaudzis cilvēks, pusaudzis bērns un cilvēks ratiņkrēslā, un tikai pieaugušais spēja redzēt pāri žogam, un tad viņiem visiem iedot to ķeblīti kā risinājumu, lai viņi var redzēt visi, un pa lielam tam pieaugušajam to nevajag. Tas pusaudzis pakāpjoties ķeblīša redz, bērnam ir joprojām viņš neredz, un cilvēks ratiņkrēslā, ko viņš ar to ķeblīti pasāks.
Un man liekas, ka kopumā organizācijas iet prom no ķeblīšu piemērošanas, ka tu visiem iedot visu vai tikai kaut kādai kategorijai, bet arvien vairāk mēģina radīt tās vides, kas ir iekļaujošas visām kategorijām. Te mēs nerunājam tikai, vai tev ir bērni, vai tev nav bērni, bet arī, ja mēs runājam plašākā kontekstā. Vēl pirms sarunas jūs man minējāt to piemēru, mēs jau tur runājam par ģimenes dienu. Un jūs man minējāt piemēru, kur jūs teicāt, ka ir bijušas situācijas, kur tieši pretēji jūs ar bērniem esat jūties liekas vai nepārāk gaidīts. Jūs varat drusku pastāstīt par Es vispārināšu, bet, teiksim, studiju gadi, kāds veido ātrāk ģimeni, kāds vēlāk, vai kāds nemaz, kāpēc tam izrādās. Un tad ir, kad tie, kas tie pirmie ar tiem bērniem ierodās, viņiem jālauž tā attiecīgās draugu kopas kultūra. Ja tagad pēkšņi ir kaut kur bardaks, tur kukurūza, viņas pa grīdi izbirst. Pieaugušie pēkšņi vairs nevar pilnīgi visas vaļības atļauties kaut kādas tur, kādu notiek sanākšanās. Ir arī tādas situācijas. Jā, var justies neērdaļ pārējo attieksmes par to, ka tev nav bērni, bet ir arī otrādā. Vai tas gribu jautāt jums par vienu piemēru, ko jūs pirms kādu laiku minējāt mēdījos? Tas nebija jūsu pašas piedzīvots piemērs, bet kāda no sievietēm bija rakstījusi. Par šīm atvaļinājuma dienām vai vienalga, vai Ziemassvētku paciņām. Un kāda dāma, cik es saprotu, jums kāda sieviete jums bija rakstījusi par to, kāpēc ja man ir suns, tad kāpēc manam sunim nav tā Ziemassvētku paciņa, ka mēs aizjām līdz tā galējībai jau gandrīz, vai ne? Kur ir šī robeža? Jā, iespējams, tas mums vienīgais tuvākais, kas viņam ir. Starp citu, tieši tā. Mēs zinām, ka vientulīgi šobrīd ir ļoti aktuāls temats. Bet man īstenībā šajā brīdī gribas pateikt paldies Inārai un arī papildināt, jo Ināra ļoti daudz pateica par šo. Man liekas, ka tā kā mana plāna profesija ir komunikācija, tad es teiktu, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no komunikācijas un attieksmes un vēstījumiem, kurus mēs nododam. Un šeit arī iepriekš tika minētas tās lojalitātes programmas un tam līdzīgi. Un es domāju, tieši tā ir tā foršākā pieeja, ka mēs ļoti daudz lietas vienkārši varam pārformulēt. Mēs varam tas, kas tiek minēts, jau nevis tur brīvdienu 1. septembrī bērnu izlaidumā, bet katram darbiniekam tur vienalga 3 vai x skaits brīvdienu gadāmi un nezinu, svarīgos notikumos, vai varbūt ir tur 6 veselības dienas. Ja? Tā kā kaut kas tāds, un katrs to var izmantot priekš tā, kas viņam tajā brīdī ir vajadzīgs, nevienam neskaidrojot, neaptaisnojoties, un katram ir šī iespēja, atkarībā no viņa šīs aktualitātes. Tāpat arī es domāju, ka nav jau par to, kas ir pareizāk, vai tur. Man liekas, svarīgākais ir tas, ka mums sabiedrībā pietrūkst šīs empātijas, atzīt, ka var būt šīs dažādās pieredzes, vienalga tā ir izvēle vai tā nav izvēle, un vienkārši mēģināt strādāt ar saviem iekšējiem aizspriedumiem, jo patiesībā, kāpēc mēs jautājam visus šos jautājumus un sakam šos komentārus, tāpēc, ka mēs kaut ko nesaprotam. Un tad es vienmēr saku, ka, ja mums gribās kādam kaut ko pajautāt vai pateikt, tad sākumā būtu forši atpazīt savī to sajūtu, kāpēc es gribu kādam to pajautāt vai pateikt, vai tāpēc, ka man vienkārši gribās zinkārības dēļ zināt, vai tāpēc, ka man tiešām tā ir šausmīgi svarīga informācija, lai kaut ko mēs varētu tagad atrisināt, ja? Vai tāpēc, ka man liekas, tas ir vienīgais, kas mums būs kopīgs, par ko mēs tagad small talk sarunās varēsim parunāties. Un tad arī tā šaurā robeža par to, kas ir smieklīgs, kas nav dažādi joki, vienalga iekšējā darba vidē kaut kādi komentāri, frāzes, kuras varbūt pat cilvēki paši neapzinās, ka viņi saka, tas ir jau tāds joks, jo to slikti negribēju. Bet es esmu vairāk kārt saskārsies, un pati to, kad esmu redzējis, tas nav bijis pret mani, bet esmu redzējis darba vietās, kā kādreiz atnāk kaut kāds jauns darbinieks, viņam tiek norādīt, kur būs viņa tā darba vieta, kur viņš sēdēs, strādās, un ir no kolēģiem vai no vadītāja tāds komentārs, šitajā vietā jau mums pēc gada visi parasti tiek dekrētā. Tātad tu laikam būsi nākamais. Šāds stila komentāri, ja? Tas nav ok. Un šīs ir tās lietas arī, kas cilvēkiem liek justies neiekļautiem, nepiederīgiem, tāpēc, ka patiesībā arī šajā telpā mēs esam tik daudz dažādi cilvēki. Mēs nezinām ne par otru neko. Uz cilvēks mums nāk pretī uz ielas, varbūt viņš smaida, viņš izskatās ideāli, skaisti un labi darbu strādā, bet mēs nezinām, ko viņš piedzīvo. Tāpēc, man cilvēks saka, bet tad jau mēs par ko nevaram runāt un nevienam neko jautāt. Nē, mēs varam, bet mums ir bišķiņ tā kā sevī jājūt tā telpa, tas konteksts, kādā veidā, cik cieņpilni,
cik empātiski mēs varam teikt vai jautāt, un tad arī rēķināties, ka mēs varētu nesaņemt tādu bildi vai nesaņemt tādu atbildi, kā mēs gribējām. Mēs varam saņemt dažādas reakcijas. Man pie tiem jūsu minētajiem piemēriem vienmēr nāk prātā viens piemērs, kur nedod Dievs, ja tu pateiksi kaut kur sievieti, ka tev ir šodien man slikti duši. Tu noteikti dabūsi to komentāru līdz zināmam vecumam, ka droši vienu, vai tik tu nesi stāvoklī, ja? Jā. Neko ļauni jau nedomāju. Tas otrs cilvēks. Bet es domāju, tās situācijas var būt ļoti sāpīgas. Varbūt viņai ir slikti duši, bet varbūt viņa pirms pusgada pirms tam ir zaudējusi mazuli. Jā, mēs nekad nezinām, kāds ir tās situācijas. Bet te mēs nonākam pie vēl viena jautājuma. Vai dažkārt mums nav arī nērti vai pat bail kaut ko jautāt cilvēkam bez bērniem, tieši tāpēc, ka mēs negribam to cilvēku nesāpināt, ne aizvainot, nekādā veidā likt viņam justies slikti. Vai kas ir tas, ko cilvēki bez bērniem varētu gribēt sagaidīt no kolēģiem? Varbūt es gribu kādreiz, lai man pajautā, kāpēc es slikti jūtos. Nu, tad ik viens negrib, lai viņam pajautā pa īstam, kā tu pa īstam jūties. Bet pa īstam, aslaides vārds ir pa īstam, bet, vai ne? Es negribu, lai man ik viens to jautā. Vai ne? Ja? Nu, tas ir tas, ko es saku, mums ir jāatver lauks, kur mēs atrodamies. Jums liekas, ka cilvēki netver lauku pa brīdim. Nevienmēr. Bet to jūs redzat no tām sarunām, no tā, ko sievietes jums dadās? Daudz, un tā kā vienkārši pēdējos gadus es veicu tādus personīgus sociālus eksperimentus, tad, kad es aizēju dažādām vietām pārsvarā, kur ir nepazīstami cilvēki. Un man joprojām nāc cilvēki, kas nav nesako manam Instagramam vai kaut kur, kas nezina man, prasa kaut ko par bērniem. Un, vai tev ir bērns? Nē. Un tur ir nākamais jautājums, kad ir jānoskaidro, kāpēc tas ir mans sociālais eksperiments. Pārsvarā ķēdīt ar jautājumiem, ja es tajā ieeju tā kā ķēdītē. Pat es esmu, protams, tādā emocionālā stāvoklī, kas varu atbildēt, kā ir, un man nav ar to problēmas. Es varu arī pasmieties, varu izlemt, ka šo cilvēku netērēšu enerģiju. Bet, ja cilvēkam ir tiešām ļoti zems tas dzīves punkts šobrīd, viņam ir ļoti grūti, bet tā ir arī citās tēmās. Un tas var būt ļoti triggerējošs tas punkts. Tas jautājums dažkārt var nākt pilnīgi nevietām, pilnīgi laikā un būt kā palaidē mehānisms. Man liekas, ka daudzām citām lietām, es nezinu, vai Ines man piekritīs tam, ko es saku. Jā, bet tas jau nav tikai par bērniem. Nē, protams. Tas ir par jebkuru. Un man tomēr gribās atkal teikt, es klausos un es saprotu to, ka jā, protams, ir jābūt cilvēkiem ar kaut kādu šo iekšējo tādu radaru vai mēraugu, jo tas arī ir mīts, ka mēs visi dzīvosim nako pa to paradīzi, jāsaka. Nekad tā nebūs, ka visi sapratīs, nekad tā nebūs, ka visi būs toleranti. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka mums ir vesela rinda, saraksts ar to, ko mēs saucam par personības dažādiem profiliem, kas izriet, protams, no tā arī attiecīgi gan dažāda veida reakciju, kombinācijas, gan arī tur, kaut kādā ziņā spēja, saspringtās situācijās kaut kā pieņemt lēmumus, rīkoties un tā tālāk. Ja? Un tad vēl ir, kā piemēram, tur varbūt man ir mērķtiecīgi vēlme, jo man varbūt tas kolēģis nepatīk, un es esmu kaut kādā ziņā pret viņu īpaši naidīgi noskaņots kaut kādu iemeslu pēc, nezinu kādu, bet piemēram. Un tāpēc viņam, kā saka, iebraucu ar pirkstu atvērtā blūcēm, bet varbūt, ka es to daru aizsardzības dēļ, Un varbūt man pašam ir kaut kādi jautājumi. Un tāpēc es domāju, ka no vienas puses es klausos, un es domāju, un arī tas, ko es kā terapeits kabinetā, kad man pacienti runā par savām darba pieredzēm, protams, ka tā iekšējā vēlēšanās par to, ka mēs būsim empātiski iejūtīgi, un mēs būsim kritiski domājoši un spējīgi paši psiholoģizēt un reflektēt kā par sevi, tā par citiem, un būs pietiekoši intelektuāla kapacitāte un pietiekoši emocionāli inteliģents, un vienmēr sakot, mēs būsim tādi kā ideāli. Es saprotu, ka iekšējais bērns visiem ir dzīvs, un tas mums spēj, piemēram, sagādāt prieku Ziemassvētkos, gaidot arī Ziemassvētku pēcīgi pieaugušā vecumā, bet realitāte ir tāda, ka tas tā nenotiek, Un drīzāk es teiktu, ka tas arī, ko Vita minēja, ja ir šīs situācijas, ka man ir jāspēj arī no otras puses redzēt un pieņemt to, ka man ir jāspēj pirmkārt tolerēt nenoteiktību, jo tāpēc, ka es nevaru kontrolēt pilnīgi visu, jo šeit ir ļoti, teiksim, ja mēs skatāmies no tāda terapeita skatu punktu, man ir jāspēj kontrolēt situācijā ne tikai cilvēku rīcību, bet arī cilvēku iespējams emocionālas reakcijas un vēl vairāk arī mana atbildes reakcijas to, kas ir absurda šos pamatos. Tātad
Man ir jāspēj tolerēt nenoteiktību, jo es nezinu, kas būs. Es iziešu uz ielas un kāds pēkšņi pajautās kaut ko. Un otrs, man ir ļoti skaidri jāspēj apzināties un ieraudzīt manus ierobežojumus. Lai cik ļoti es būtu kaut kādā brīdī ar kādiem jautājumiem strādājis, atkal es teikšu, tas nav tikai par bērniem stāsts, tas ir par jebko. Ja? Man var būt tāds brīdis, kad, teiksim, kaut kas sanāk kopā, nezinu, ir kaut kāda spriedze, kaut kādos citos dzīves aspektos. Es esmu, nezinu, piemēram, pats varbūt vēl tos piedarāms slikti izgulējies, vai tur vēl kaut kāds, un tas, lai cik es būtu strādājis, tas, ko es bieži vien saviem pacientiem saku. Mums jau nav jādomā par absurdu, ka es kļūšu arī par pārcilvēku, vai kurš man ko pajautās, un es stāvēšu tā kā tāds Dalai Lama un tādā stoiciskā mierā, pilnīgi tādā pozā, visu. Nē, tāpēc, ja es esmu aizņēmusies no savu kolēģi Mārs Siliņu tādu teicienu, ja, kurš saka par to, ka tas ir labi, ka tev sāp, jo tas nozīmē, ka tu esi dzīvs, un es lieku klāt to, ka tajā brīdī, kad tev vairs nekas emocionāli nekādā veidā nesaprauc, tas nozīmē, ka tajā apziņas formā, kādā mēs šobrīd arī šeit visi atrodamies, priekš tevis viss ir beidzies. Respektīvi, tu esi nomirs. Un sirds monitorā ir taisna līnija. Vita, bet par vienu to mītu es jums gribu vaicāt. Jūs esat vairāk kārt minējis, arī šodien minējāt, ka bieži vien tiek pieņemts, ka tam cilvēkam bez bērniem, viņam jau tādas īstas dzīves nav, vai ne? Mazliet par šo pastāstīt. Tiešām vairāk darba pienākumu, vairāk virsstundu. Ja kāds strādās brīvdienās, tad tas būs tas cilvēks bez bērniem. Ir tā, tas ir tas, kas ir jūsu pieredzē. Kā ir? Ja es saku galīgi garām, komentējiet. Pirmkārt, katrs cilvēks ir individuāls. Neviens cilvēks nav vienāds, pat ja viņam ikā šķietam, mums diviem cilvēkiem ir līdzīgas dzīves pieredzes vai kaut kādi gadījumi. Katram ir individuāli. Piemēram, ka jūs kaut kur dzirdējuši vai lasījuši, tie ir vienkārši piemēri, ar kuriem man tiešām reāli cilvēki ir dalījušies, kuriem acīm redzam ir nācies kaut ko tādu piedzīvot. Bet ar tā kopējā sajūta, nevaram? Mēs vispār neko nevaram vispārināt. Vispārināšana, laikam, ir galvenais, no kā mums būtu jāizvairās, jo tad mēs iegrimstam tajos stereotipos. Jā, bet ja mēs tomēr skatāmies, ja mēs darba tirgus kontekstā skatāmies, un to mēs varam lasīt arī jūsu mājaslapā, ka šis ir viens no tiem pieņēmumiem attiecībā uz cilvēkiem, kuriem nav bērnu. Ja kāds pastrādās sestdienā, pirmā izvēle būs šis cilvēks bez bērniem. Es to neesmu piedzīvojis, bet es saprotu, ka jūsu pieredze caur citām sievietēm tādas pieredzes ir. Jā, tādas ir. Es domāju, ka tas ir tikai sievietēm. Tas droši vien vīrieši. Līdz kaut kādam zināmam brīdim, kamēr kas vēl var būt vienkāršāks, kā piemēram, ja ir jādežūrē brīvdienās vai svētku dienās, uzticēt vīrietim jaunam bēlam līdz 30 gadiem, kuram nav bērnu. Kolosāli. Kāpēc ne? Es domāju, tieši tā, kakos tev atrodas arī atšķirīgos dzīves posmos. Ir brīdis, kad mums liekas super pastrādāt virsstundas vai svētku dienā, man samaksās. Man tāpat nav, kur nezinu, tos Jāņus pavadīt, strādā starptautiskā uzņēmumā, es pastrādāšu. Baigi forši, es paņemšu brīvdienu, varbūt citreiz, tad es gribēšu aiziet, nezinu, uz kaut kādu hokeja spēlētu dienu. Tad ir kaut kāds dzīves posms, kad varbūt mums mainās pašiem šie dzīves redzējums un vērtības, intereses. Kad mums liekas, ka tā nevar būt tāda klasiska situācija. Jo joprojām mēs visi esam cilvēki, mēs varam sarunāt. Ir iespējas, kā arī sarunāt, vienoties dažādās situācijās, kurš strādās, kurš nestrādās, kurš ies ātrāk prom vai vēlāk nāks uz darbu. Šeit es domāju vairāk atkal par to, ko mēs pieņemam par pašsaprotamu. Un ko mēs pieņemam par iekšējā kultūrā. Nezinu, tas var būt ļoti dažādi, ko mēs pieņemam par pašsaprotamu. Un kā mēs vispār novērtējam katru darbinieku. Tieši katru darbinieku vai darbinieku, ko šeit jau ir minēja pēc kompetencēm, pēc viņu ieguldījumu, pēc viņa, nezinu, kā uzņēmums vērtē darbinieks, nevis pēc kaut kādiem papildus apstākļiem. Ināra, jūs purinājāt galvu, es redzēju, jūs sevi protestējāt, ka tā nav, ka nav tā, ka, ja cilvēkam nav bērni, tas nozīmē, ka virsstundas un sestdienas darbs a priori. Man arī noteikti negribās vispārināt, man ir dažādas organizācijas, dažādi vadītāji, bet tas, kas man pirmais nāk prātā, gan starp cilvēkiem, kuriem nav bērnu, ir tādi, kuriem ir grūti pateikt nē un kuri neprot novilkt tās personīgās robežas, gan starp cilvēkiem, kuriem ir 1, 2, 3, 4 bērni, ir pa pilnam tādi, kuriem nav šīs prasmes pateikt nē, ir grūti novilkt robežas un arī, kas strādās virsstundas svētkos, Jāņos, Ziemassvētkos un tā tālāk.
Tā kā es domāju, ka tas nav par to, vai tev ir vai nav bērni. Tas ir par tavu spēju pateikt nē un novilkt tās robežas. Un tas ir jautāt Valdim. No otras puses, atkal, tad, kad ir tie bērni, vai vecāki reizēm jūt to vainas sajūtu darbā? Ir jāiet ātrāk prom. Ir viņš negaidīts slims un tev zvana no skolas un saka, ka kādam tur asiņo deguns. Jā. Visādi brīnumi notiek, ka nokrits pa trepēm pārsats lūpu. Jā. Un ir galīgi vienalga, ir 4 vai 6, es ticamāk, ir 2 dienā, un tev ir jānoņem tas mazais no trases. Man ir jāiet, ko es pasaku, man tagad ir jāiet, un man tiešām ir jāiet. Varbūt priekšnieks un varbūt vadītājs, kas tev to viens tā teikt mierina tevi un ievieš tādu pārliecību, ka tu tādas neatliekamas situācijas reaģē kā nepieciešams, un otrs tur paskatās šķīvi, pagriež zobus. Bet ir arī tas, ko jūs sacījāt, ļoti daudz kā cilvēki paši savu to uzstādījumu sev liek, viņš apzinās, jā, bērns, man misija, man jādara, darbs nav zaķis, neaizmuks, visādi. Nevar jau arī tā kā visu pārāk saspringti uztvert. Un ja tajā darbā ir kaut kāda neveselīga tā gaisot, tā lieta disonē, tad jāveido sevi atvērtību, meklēt kaut ko citu. Ne jau tagad visu no šodienas es meklēju citu darbu, bet noskaņoties iešu citur, ja es nespēju ar to vadītāju runāt. Paši jau arī, nezinu, kā tas saucās tajās zinātnēs, bet arī upurs bieži vien ir ar kaut kādu situāciju sev veicinājis to, kur viņš ir nokļuvis. Un tad var domāt, tas nenozīmē, ka es te vainoju visus upurus, bet arī šī situācijā, par ko jūs jautājāt, var parādīt savu nostāju, pateikt, jā, es zinu, ka es tagad nokavēšu, bet rītā būs tas, kas būs nepieciešams. Tagad man jāpalīdz tam bērnam. Bet es nokavēšu, pilnīgi noteikti. Man liekas, ka tur vispār nav tā izvēle. Ja tev ir. Man personīgi šķiet, ka izvēles nav. Ja tev ir jāiet, tu ej, un tā ir top prioritāte. Tur droši vien ir arī jautājums par savām iekšējām vērtībām. Jā, vai es mēģinu tur kaut kur izsnākt, es tomēr ceļos. Nē, vai ir pieņemts, ka tā Latvijā prioritizē ģimeni? Vai tas nav kaut kas, ko mēs tomēr vairāk... Tikai kā jūs jūtat, ko mēs sagaidām no sievietes? Izmantojot šo izdevību, jāpasaka, tur jau var daudz vīri un tēvi celties un sist pie krūtīm, bet reāli jau sievietes iznes visu smagumu. Kaut vai ar to pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodu. Vienalga, bet tas tēvs mostās tur baro pa nakti un kaut ko vēl palīdz. Tāpat tā sieviete iznes to smagumu. Līdz ar to viņiem mazāk prasa. Protams, arī nonāk situācijās, kur tēva uzņemas lielāku atbildību, jā, bet pamatā tas, protams, viss ir uz sievietes pleciem. Karjera cieši, hobija cieši, protams, ja es nepazītu to situāciju, es nevarētu pastāstīt. Bet ir arī kaut kāds lomas, ko gaida no vīriešu vairāk, vai viņš tās demonstrē, arī, bet tā ir vienošanās. Laulība arī nav tikai rozā brilles un taureņi, tā ir tomēr vienošanās par kaut kādu kopdzīvi, tālāk veidot to modeli, kā tas pāris izveido, tas arī atsaucās uz bērniem. Bet sabiedrībā kā vērtē, pa tēvu, kas aizved 3 bērnus vai 4, tur sajūsmi, māte ved, jā, nothing special. Tā, diemžēl, ir noteikti. Bet nekas, varbūt tas motivē tos pārējos tēvus, ka tev būs atzinība, tu būsi vairāk ar bērniem kopā. Labi, Ines sevi Vēsturiska laulība taču ir radusies absolūti pragmatiski iemeslu dēļ, ne jau par romantiku mēs drīzāk varam runāt tikai mūsdienās. Un patiesībā šobrīd, es domāju, tieši 21. gadsimts visvairāk paceļ šos jautājumus par to, kāpēc vispār diviem cilvēkiem apgrūtināt vienam otru ar savu klātbūtni, vai ne? Bet te iebilst var par to, ka, ja mēs mazliet par to idealizēto scenāriju un modeli, ka tas, ko bieži vien es arī terapeita kabinetā, ka ir kaut kādas tādas ilūzijas un pieņēmumu un fantāzijas, kas varēšu visu apvienot. Tas par tām izvēlēm atkal runājot. Ir pilnīgi skaidrs, ka gan tas, ko Valdis minēja, gan tas, ko arī, abas pārējās sarunas diskusijas dalībnieces par to, ka tātad, ja es tomēr izdaru izvēli ģimenē, pārī, ja mēs pieņemam, ka tā ir savienība, tātad, kur nevis varbūt tās viena sieviete audzina, vai viens vīrietis to mazo, bet pāris,
ka būs tas mazais, nedomāt par to, ka es darīšu visu. Es būšu pilna laika mamma, pilna laika mājasaimniece un vēl pilna laika ļoti augstu kvalificēts speciālists. Ja? Jo tāpēc, ka tad es iešauju saviem kājā deg galvā. Un skaidrs, ka tad es nevaru nekādā veidā vispār neko vairs izdarīt arī tā vainas sajūta par to, ko jūs minējāt. Bieži vien, ja noķer slazdā un vainas sajūta mēdz būt ļoti destruktīva, ja? Un iznīcinoša, bet viennozīmīgi te ir jau tomēr skaidri dzirdams, ka tas cilvēciskais faktors. Ja? Labs vadītājs šobrīd vispār vairs ir nevis līderis, bet coachs, ja, manuprāt. Tieši tā, tas ir cilvēks, kurš uzklausa darbinieku, kurš ir tad ieinteresēts tajā, jo tur nāk vesela rinda dažādu pētījumu par darba vidi, tur produktivitāti, lojalitāti, motivāciju un vēl visādām citādām lietām, par ko tik tur vien turēt rūpi. Un tad, ja man vadītājs iedod kā darbiniekam šo sajūtu, ka es drīkstu pie viņa iet, tad iestājās tas brīdis, par ko arī Valdis minēja, ka es tur nezinu, bērniem tur ir, hokeja spēle vai dejošanas koncerts vai konkurss, un mēs varam visu, ko sarunāt, gan to, kādā veidā es varu kaut kādas stundas atstrādāt, ja, un kaut kādā veidā, ja. Mēs varam vienoties par to, par sadarbību. Patiesībā es domāju, ka divu cilvēku starpā, neatkarīgi no attiecību statusa, ja mēs runājam, mums tomēr ir ļoti liela iespēja par kaut ko vienoties. Arī pateikt, klausies, es negribu par šito runāt. Bet darba vidē mēs arī varam vienoties ar kolēģi, ka man ir jāiet prom, jo man ir bērns. Un tu lūdzu neskaties uz manu šķībi, tāpēc, ka es eju prom, un tev it kā nav legāls iemesls nekad, lai aizietu ātrāk tam, kuram nav. Te ir ļoti interesanta lieta. Manuprāt, ka šeit ir arī svarīgi atkal pateikt, ka tajā brīdī, kad mēs abas divas, piemēram, runājam par to, kurai no mums ir, kā saka, lielākas tiesības aiziet ātrāk no darba, teiksim, mēs abas strādājam vienā darba vietā un tam līdzīgi. Ka tas ir arī tāds mīts un pieņēmums, ka mums noteikti vienai otru ir jāpārvelk savā pusē. Ka tas lielākais izaicinājums, un tas būs arī tāda pieauguša, nobrieduša cilvēka viena no pazīmēm un mērauklām, ka mums ir tiesības palikt katram savā viedoklī, pozīcijā. Ja? Bet mēs nesākam, bet mēs paliekam cieņpilni. Mēs nesākam pārmest, vainot, lūgties, tur nezinu. Un te ir jautājums, vai mēs paliekam cieņpilni, vai mēs, piemēram, no kaut kādas pozīcijas esam Ines tajā vietā, kur... Mēs runājam par idealizētu. Jā, nē, bet runājam par reālo. Runājam par reālo. Ja sieviete vairāks, es tam viņu nedomāties. 3 mēnešu griezumā viņai ir tās situācijas, kad viņai vai vīrietim jāiet prom no darba ātrāk. Un tas otrs cilvēks paliek. Viņam šie legālie iemesli nav. Ideālajā pasaulē, protams, mēs esam saprotoši un cieņpilni. Reālajā pasaulē man šeit kaut kādā brīdī kāds iet pie vadītāja un saka, klausies, kāpēc tā Anniņa vienmēr iet projām no darba tikai tāpēc, ka viņai ir bērni? Man liekas, tā ir ļoti reāla situācija. Protams, bet ja es esmu nobriedis vadītājs, tad es viņam pajautāšu, saku, lūdzu, tieši kāds ir iemesls, kāpēc tevi tas nodarbina. Tas, ja tu esi labi nobriedis vadītājs. Jā, tāpēc, ka mana kā vadītāja funkcija ir tieši tā redzēt, kā grupa funkcionē un iedarbojās savā vidē. Un, ja, teiksim, atnāk pie manis Kārlīts, kurš saka, ka Anniņa, viņam ir kaut kāds kreņas par Anniņas darba noslodzi un produktivitāti un visu pārējo, tad es attiecīgi mēģinu šo jautājumu tādējādi atrisināt, lai tajā grupā neveidotos kaut kādi konflikti, latenti, atklāti, vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet es attiecīgi, protams, neuzdošu to toni, ka es tagad ar Kārlīti veidošu koalīciju kā vadītājs ar vienu no saviem darbiniekiem pret kādu citu. Ja? Ne, protams. Tas tā kā, es domāju, ka tur ir, protams, vienmēr atkal šis cilvēciskais faktors. Ja? Bet skaidrs, ka mums ir jāsaprot arī otrā pusē, varbūt tā, ka patiešām cilvēki, nezinu, vienalga 1, 2 vai 10 bērni sāk to izmantot ļaunprātīgi. Vai tieši otrādi arī tie, kam nav bērni. Mēs atkal nonākam tieši pie tā, jā. Jūs bājat ar galvu situāciju. Tās ir ikdienas situācijas. Tā var būt, jā. Tā var būt, un atkal jau tas ir. Un atkal jau tie ir individuāli gadījumi. Bet ja mēs konceptuāli skatāmies uz šādu situāciju, kas notiek? Ko darbdevējs dara tajā gadījumā? Viņš dara kaut ko, viņš var kaut ko darīt? Noteikti var. Bet atkal jau, skatoties kādā situācijā, skatoties kādā organizācijā, noteikti būs organizācijas, kuras vienkārši atbrīvos to darbinieku, kurš liekas nērts vai mazāk vērtīgs vai traucējošs. Būs arī tādas organizācijas, kas meklēs to risinājumu un atradīs. Jūs minējat, ka jūs esat personāla vadības jomā 20 gadus, un es gribu jautāt,
Šo 20 gadu laikā noteikti ļoti ir mainījusies tā iekļaujošā kultūra, Jā. izpratne par to, kas Jā. ir iekļaujoša kultūra. Vai ir lēmumi, pirmkārt, kas joprojām tiek balstīti kaut kādos aizspriedumos? Un kas ir tas, kas nekādi nevar izmainīties, ko jūs teikt, un ka tomēr būtu jāmainās, kad mēs domājam par iekļaujošu kultūru, runājot gan par cilvēkiem ar bērniem, gan bez bērniem? Nu, es domāju, ka smagi nāk gana daudzas lietas, un man liekas, ka arī tāpēc šādas organizācijas, šādas diskusijas ir ļoti vajadzīgas un svētīgas visai sabiedrībai kopumā. Jo es nezinu, pirms 20 gadiem kaut kādi jautājumi arī par bērniem, cik, kad, un es nezinu, pat likumdošanā viņi bija atļauti, šobrīd viņi ir aizliegti, un tās diskusijas viņas, nu tā kā, un arī es nezinu, cik ērti jutās manu vecāku paudze tincināt par bērniem, un kad būs mazbērni, un kad būs nākamais, un tā tālāk. Un man liekas, ka šobrīd mana paudze, kas pamazām kļūst par vecvecākiem, viņi neuzdod šos jautājumus. Un man liekas, ka tās lietas notiek organizācijā, kas man liekas, ja jāskatās tāds viens, man liekas, grūtākais, tad diskriminācijas jomā tas ir atalgojums starp sievietēm un vīriešiem. Un to mēs patiesībā varam ļoti savilkt arī ar šo bērnu bezbērnu jautājumu. Varam savilkt? Jā, protams. Kā mēs to varam savilkt? Jā, protams. Tajā mirklī, kad iestartē 20 gados tāds universitātes pēdējā kursa students, iestartē puisis un meitene vienā, tur es nezinu, man brīnišķīgi pieredze, ļoti konkrēts gadījums ir divi programmētāji, kas nāca mums uzņēmumā praksē, un viņi abi pēc prakses līguma, ar viņiem abiem tika noslēgts darba līgums. Tur jau startā bija interesanti. Viņi ir ar vienādām zināšanām, viņiem ir vienāda pieredze, un jau kā viņi nodefinē atalgojumu prasības, ko prasa puisis un ko prasa meitene, jau tas ir puisis prasīja vairāk nekā meitene. Beigās viņi iestartēja ar vienādām algām, viņiem algas bija vienāds, bet paiet pusotrs gads un meitene dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un, protams, ka kamēr puisis strādā, meitene ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņa ir ārā no darba tirgus 1,5–2 gadus. Un, protams, ka tas, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, ietekmē viņu. Kamēr viņa ir bijusi bērnu kopšanas atvaļinājumā, puisim jau 2 reizes ir pārskatīts atalgojums. Līdz ar to, protams, ka bezbērnu un bērnu jautājums ietekmē atalgojuma atšķirības. Jā. Valde, es gribu jums jautāt. Mēs gana daudz zinām, kas ir tās sāpīgās lietas, kas ir aktuāls cilvēkiem, kuriem nav bērni. Kas ir tas, par ko vecāki, kuriem ir bērni, baidās runāt skaidri? Kas šķiet nepieklājīgi, nepieņemami? Noteikti ir kaut kādas lietas, par ko mēs nevēlamies runāt. Man liekas, ka, piemēram, viena tā tēma varētu būt nodokļu jautājums, jo jūs jau minējat, ka ir atalgojumi tam līdzīgi, ka tomēr, kas tad mums maksās tās nākotnes pensijas, ja ne tie bērni, ko mēs šodien audzinām? Ja tāda aksioma ir, tur nav variantu, vai valstī jākļūst strauji bagātākai uz kaut kādu inovatīvu nozaru, teiksim, naftas atrašanu. Bet man ir grūti pateikt. Es tomēr vairāk runāju no savas pieredzes, un man īsti nav tādi jautājumi, ko es tā slēptu. Skaidrs, ka esot bērnu vecākam, jā, tev vakarā tu lasi pasaciņas, kaut kādus dažus gadus tu nelasi to grāmatu žurnālu, ko tu gribi. Bet tas ir par tam minētām izvēlēm. Jā, pa izvēlēm, bet tas jāzina, tas jānovērtē. Nav jau tā, ka tie bērni pilnīgi paši izaug, bet es te neatradīšu tādu. Jā, bet es domāju, ka tas, kas te izskanēja kaut kādā brīdī, ka tomēr neapšaubām, ja mēs runājam par to, ka dzimstība krīt un viss pārējais, tas būtu droši vien tādā, bet nevar būt individuāli darba devēja. Vienalga korporatīva vide vai kāda, bet valstī tas ir jābūt. Es tieši gribēju vaicāt, vai likumdošanas līmenī kaut kam arī nebūtu jāmainās, bet arī atbalstāt cilvēkiem, kuriem nav bērnu. Ja mēs skatāmies uz šo, ja cilvēkiem, kuriem ir bērni, man liekas, ka tur vairāk un mazāk likumdošana ir kaut ko darījusi. Ir kaut ko droši vien darījusi un kaut ko arī turpina darīt. Un tas, ko es te pēdējo dzirdēju, ka ir kā tā ideja par šo daudzbērnu ģimenes kartes, ja, ka tad sasniedzot jaunākajam bērnam do 18 gadu vecumu, nevis tikai, kad jau vienam pirmajam paliek, un tad faktiski tā ģimene kaut kādā ziņā zaudē. Ja.
Attiecīgi, es domāju, ka drīzāk droši vien ir runa par to, ka katrā no šīm te grupām, ja mēs tā sadalām primitīvi, tie, kas ir ar bērniem un tie, kas ir bez bērniem, ja? Nedalot iemeslus pašķirību, nevar vai kā, bet nekad jau nebūs šī ideālā par to, ka vienādi. Bet skaidrs, ka valsts līmenī šie jautājumi ir jāregulē, jo, godīgi sakot, droši vien arī uzņēmējam ir savas rūpes, kāpēc viņam kaut kas, viņam ir jādomā par biznesu, viņam jādomā, kā to biznesu attīstīt un veicināt, un, nezinu, par darbinieku labklājību konkrēti tur tajā, ja, viņa darba vidē, lai viņš jau domā par tādiem globālākiem jautājumiem, ja, droši vien, ka tur ir jāsaņem darba vidē palīdzība no valsts, ja, vai tas ir tieši nodalīts tur ar bērniem, bez bērniem, es nezinu, mēs jau arī te runājām. Varbūt viņš kopj vecāks, varbūt tā ir kaut kāda, es nezinu, tante vai krustmāte, ko tas cilvēks kopj, ja. Bet varbūt, ka viņam pašam ir, piemēram, ļoti daudz krustbērni, vai varbūt, jā, brāļu, māsu bērni, ko viņš pieskat, vienādi krustmāte tur formāli vai kādi, nav svarīgi, jā. Un arī, dažās tās situācijas atkal var būt, jā. Mēs nekad neatradīsim tādu modeli, lai visi būtu apmierināti. Vai mēs varam pieņemt, ka mēs visi varam kādā brīdī būt noguruši? Gan vecāki ar bērniem, gan cilvēki bez bērniem. Ines, tas man jautājums vairāk ir jums, ka mums nav jāmeklē attaisnojumi, kāpēc mēs kaut ko nevaram, vai mums kaut kas tieši pretī ir jāvar, neatkarīgi no tā, vai mums ir bērni, vai mums nav bērni. Protams, jo jebkurā gadījumā tas, ko es arī vairāk kārt mēģināju uzsvērt, ka tiešām tie iemesli, kāpēc kaut ko katrs mēs darām vai nedaram, vai kā mēs jūtamies vai ne, tā ir tik individuāli, nevis tā kā individuāls gadījums, bet tas ir tik ārkārtīgi daudz dažādu, ja, kopums, aspektu, faktoru kopums, ja, ka pateikt, ka kādam tāpēc, ka viņam nav bērni, viņš var būt mazāk nogurs, tikai tāpēc, ka tam otram ir tie bērni, viņš ir vairāk noguris. Droši vien kaut kādās izpratnēs, jā, bet tikpat labi ir pilnīgi otrādi varbūt, ja, par kaut kādu cita veida aspektiem, ja, teiksim, tas, ko Valdis minēja par to, nezinu, pasaklasīšanu, vēl kaut ko, ja, varbūt kādam, kuram nav bērnu, viņu tas nenogurdina, ja, kamēr tur vecākam saņem acis skrīt ciet, ka viņš vakarā mēģina to pasaku izlasīt, ja. Bet tas vēl nenozīmē, ka tam, kuram nav bērnu, ka viņam nav iespēja nogurt. Sakiet, kas ir tas, kur mēs nekad nesatiksimies? Un tas ir jautājums jums visiem. Kur mēs nekad viens otru nesapratīsim šajā bezbērnu un bērnu jautājumā? Lai cik toleranti būtu, cik individuāli gadījumi, kas ir tas, ko mēs nekad nesapratīsim viens par otru līdz galam? Nevarēsim iekāpt otru kurpēs. Un kur mums būtu varbūt arī jācenšas iekāpt otru kurpēs? Es domāju, ka nav tik neizskaidrojams tās situācijas, lai tas Berlīnas mūrs paliktu. Komunikācija, kultūra, izstāstīt. Man šķiet, ka nē. Arī tiem, kam ir izvēle nebūt bērniem, viņiem tad ir, ne jau es to prasīšu, bet tad viņiem jābūt arī skaidrojumam. Jābūt pašiem gataviem paskaidrot, kāpēc tā ir tā viņa izvēle. Jums šķiet, ka jābūt gatavam paskaidrot, kāpēc viņam nav? Kā jūs to domājat? Tāpēc, ka būs, kas jau pajautā, mēs jau runājām. Jābūt gatavam. Viņam ir jābūt to. Ne jau tagad es iešu prasīšu pilnīgi visiem, kurus es zinu, kam tā izvēle ir. Prasīt, nē, bet, tāpēc es domāju, ka mēs varam nesaprasties par daudz dažādiem citiem jautājumiem arī ikdienā. Šī ir tikai viena šķautne, kur cilvēkiem ir kaut kādas objektīvas atšķirības. Ināra, Vita, Ines. Kas ir tas, kur mēs nekad nestīsim? Man uzreiz jums pajautāt, Valdim, vai tad tā kā cilvēkiem ar bērniem ir jāvar paskaidrot, kāpēc viņiem ir bērni. Man liekas, kā paskaidrot, neviena nav nekāda paskaidrojuma parādā, vai ne? Bet es nedomāju, ka es varētu uzskaitīt kaut kādas konkrētas lietas, ko mēs nekad viens par otru nesapratīsim. Mēs vienkārši konkrēti nesapratīsim, ka mēs paši kaut ko neesam piedzīvojuši. Tas, ko mēs varam darīt, mums nav viss arī jāsaprot. Mums ir jāvar pieņemt. Uzklausīt vienam otru, pieņemt, ka katram ir šie savi izaicinājumi, savi prieki, savas bēdas, un ir ļoti daudz citu tēmu, jautājumu, kur arī mēs varam atrast kopīgu valodu, kur mums atkal būs atšķirīgi izaicinājumi. Un tāpēc
vienkārši beigt pretnostatīt vai salīdzināties vai speciāli veidot šīs dažādās grupas, jo nav jau arī tā, ka cilvēki bez bērniem kaut ko, ja runā par šīm labuma politikām vai kaut kādām valsts, varbūt arī pilnveidi priekš demogrāfijas pieauguma, ka cilvēki bez bērniem ir pret. Nav jau pret. Vienkārši arī grib tikt iekļauti un atzīti ar viņu dzīves pieredzēm. Tur ir ļoti daudz papildus dažādi jautājumi, kurus var arī šādās sarunās katru atsevišķi iztirzāt un pārunāt, jo ir ļoti daudz dažādu aspektu. Es domāju, ka tur ir bezgalīgi daudz lietu, ko es nekad nesapratīšu, nezināšu, neiedomāšos nemaz, jo man ir 4 bērni un man nav ne jausmas, kā tas ir būt bez bērniem. Ne sajūtu līmenī, ne prātā, ne sirdī, ne tīri praktiski. Kāda mana dzīve būtu, ja man viņi nebūtu. Un es domāju, tieši tāpat arī cilvēkam, kuram nav bērnu, viņš nekad bezgalīgi miljardu lietu, ko viņš nav piedzīvojis, nepiedzīvojis un kur mēs nesapratīsim. Bet man liekas, ka tas galvenais ir nevis domāt par to, ko mēs nepiedzīvojam, nesaprotam, jo, ak Dievs, es negribu vispārināt, varbūt tas ir dziļi mans individuāls gadījums, bet neskaitāms reizes dzīvē man bijis, bāc, ja man nebūtu tie 4 bērni. Un kad tu tomēr pašķeteni to prātā domu, kā tas būtu, vai ne? Bet man liekas, ka nav jāskatās uz to, kas tev nav, bet man liekas, mums ir drīzāk jāskatās uz to, kas tad mums ir kopīgs, kur mums pārklājās, un mums ir jādomā un jārunā par tām lietām, un tās ir tās lietas, kur ir tā sapratne, empātija, pieņemšana un tā tālāk. Es domāju, ka kaut kādā mērā ir mana tāda arī kā terapeita, bet arī kā cilvēka pārliecība. Tajā brīdī, kamēr es kaut ko līdz galam tajā jautājumā neesmu priekš sevis atbildējis, man rodās iekšēja sajūta vai vajadzība kaut ko kādam paskaidrot. Tad, kad es šo esmu noslēdzis savā galvā, man kopumā nekas nevienam jāpaskaidro. Ne par, ne bez bērniem, ne ar bērniem, ne jebko citu. Es jums saku sirsnīgi paldies, Ines, Vita, Ināra, Valdi, par to, ka jūs atbraucāt, ka jūs atbraucāt laiku, ka mēs par to varējām runāt. Man liekas, mums būtu vēl daudz ko runāt un daudz jautājumu, bet šoreiz jums saku paldies. Un es saku paldies arī skatītājiem, es saku paldies mūsu podcastu klausītājiem un līdz kādai citai reizei. Paldies jums!